Čau, čau, mani mīļie saulgriežu rītiņā. Nu, un skatāmies, ko tad iepriekšējā diena, tā teikt, mums ir sadarījusi. Nu, te vēl ir pēc grafiku laika 10:30. Nu, un te kaut kas interesants notiek. Grafiks ir gan salīdzinoši, nu, tāds pats, kā viņš ir bijis iepriekšējo laiku. Nu, un tas, kas te notiek, te es jums paņēmu atsevišķā bildītē palielinājumā. Nu, un jūs redziet, ka te tādi tā kā ķeksīši skrien gaisā un iet pāri visiem 1500 herciem. Nu, varbūt, ka pat līdz 2000 herciem, bet nu, šādā formā te augstāk viņš pa 2000 daudz neuzskrien. Nu, 2,5 vēl varbūt. Nu, tā kā tas arī tāds interesants atkal parādība mums, ja? Nu, un grafikā līdz 100 herciem mēs redzam, ka tur ir tikai sarkani punktiņi pa apakšu, nekas īpaši vairāk nav. Šo grafiku mēs vakar no rīta sākām redzēt, tad, kad viņš te kaut kur pirmās gaišās līnijas parādīja, nu, kā redzat, te nu, grafiks mums saka, ka tik mierīgi visā pasaulē te nemaz nav. Arī 3D matrica vēl kaut ko jūt. Nu, un tāds izskatās mūsu 3D matrica. Nu, nekas jau daudz no polāra blāzmām nav redzams. Kaut ko es jums jau aizvakar pārsūtīju, kas te interesantākie mirkļi un skaistākie parādījās, tā kā telegramā tas viss ir. Nu, te tādi maz lietiņi, tā kā būtu, tā kā nebūtu. Nu, kaut kas varbūt, ka ir redzams. Nu, mūsu, iespaidīgais Anglijas grafiks. Tāpēc es brīnījos, ka te 3 dienas visu laiku nepārtraukti rādīja 16. Nu, un aizvakar jau vajadzēja rādīt vismaz 18, joprojām bija 16. Nu, un vakar, tad, kad uzlika jauninājumu lapai, nu, tad mūsu grafika izskatās šādi. Nu, tā, draugi mīļie, arī tā ir atbilde par to, vai kaut kas notiek 3D matricā. Arī tā ir atbilde. Nu, un te ir ļoti tuvu uz vienu pusi no Ženēvas ezera, tā teikt, zemestrīcīte. Ļoti tuvu uz otru pusi arī. Tā kā te visu laiku riņķi apkārt šim reģionam, nu, te pa kalniņiem kaut kas notiek. Nu, un te jau ir 2 dienā, nu, te sarkani punktiņi maz lietiņi vairāk parādās nekā te viņi bija, bet, nu, nekas īpašs. Nu, te viņi parādās, te viņi redzami punktiņi līdz dažiem 10 hercu, kas, nu, galīgi nav nekas. Nu, te nu gan mēs redzam, ka grafiks, nu, it kā bija viens tāds uzrāviens, kā saka, jā, tad bija mierīgāks, nu, tagad te ir otrs uzrāviens, nu, tā kā procesi jau vēl notiek. Nu, te ir viens, te bija iepriekšējais. Nu, tā, draugi mīļie, viss notiek. Nu, un mūsu zāģīts arī reizēm gaišāks, reizēm tumšāks. Reizēm ir kaut kādas lielākas vibrācijas, nu tās vibrācijas mēs te uz augšu redzam, nu un tas tumšais nozīmē to, ka sarkanais te atkal iet iekšā pagrīdē un diezgan strauji. Arī tā ir atbilde, vai 3D matricā kaut kas notiek. Jā, notiek. Nu un te jau ir 7 vakarā pēc grafiku laika. Nu, te vēl viss ir ļoti gaišs. Nu, te vēl ir, nu, atkal tās tie ornamenti, ko es te redzu
ko es saucu par ziemeļblāzmas efektu, ja? Bet tie ir tikai šādi te cikcak veida ornamenti. Nu, te viņi pa apakšu parasti izskatās kā tādi mazi balti mākonīši. Nu, te viņi vēl nedaudz ir redzami. Nu, te gaišais ir pārskrējis, te jau paliek, nu, cits foniņš, ja, augšā te paliek violets. Nu, un atkal ļoti tuvu Ženēvas ezeram. Nu, es teicu, te no visām pusītēm tur kaut kas notiek, ja? Nu, un lielākais, kas pa vakardienu ir noticis 6,2 magnitūdas Peru. Nu, es domāju, ka tur arī viņiem viegli neiet. Nu, tas ir šeit. Tātad Peru, Bolīvija, Brazīlija. Nu, tā tas te arī šeit notiek un notiek daudz 6,2. Tā ir ļoti spēcīga. Tā kā viņa vēl notiek uz zemes, nevis ūdenī, nu tad mēs varam secināt, ka tur tie postījumi arī varētu būt diezgan. Nu, te vēl ir 1:30 naktī, viss ir gaišs, kluss, jā, gaišs. Te ir vēl gaišāks kaut kas pa nakti. Nu, te arī te vēl labāk varbūt redzams šie ziemeļblāzmas efektiņi, kamēr pašu ziemeļblāzmu, kā es jau jums visu laiku stāstu, nav nekāda sakara, man viņš tikai atgādina pēc formas, nu, tādu mirgošanu. Nu, te nu vakarā atkal pirms 10 dati saules grafikā ir pazuduši. Nu, te ir pāris bildītas no Čehijas. Kur arī Čehijā parādās šie te interesantie lēcveida mākoņi. Nu, tie var būt mākoņi, virs kalniem viņi varētu būt, bet, nu, varētu arī mūsu fantāzija strādāt tālāk un teikt, ka tur nu līdz mākoņiem nav nekas. Es domāju, kas man ir vēl divi. Vēl divi ir nevis vakarā, bet vēl iepriekšējā vakarā es redzēju kaut ko ļoti interesantu par savu logu. Es tiešām stāvēju kaut kur pusstundu gandrīz vai pie vaļēja balkona mēģināju fotografēt, man nekas nesanāca, bet tā parādība bija tāda, ko es joprojām nevaru izskaidrot. Vispirms es redzēju gaišu laukumu, kas atradās, nu, teiksim tā, ja man te ir, nu, mežs, ko es redzu pēc viena kvartāla, ja, tad mazliet virs meža, nu, vispirms es redzēju vienu atsevišķu punktu, kurš, nu, man pirmā brīdī likās, ka, nu, tāds tā kā pulsē, kā mirgo. Nu, paņēmu ritīgi brilli uzliku, jo, nu, mēdz gadīties, ka tur kaut kur teikā, juglā, vēl kaut kur, nu, laiž garā gaisā kaut kādus lāzerus, nu, un tad, nu, viņi te debesīs, nu, kādreiz atdurās un mākoņos veido, nu, kaut ko interesantu. Tā ir bijis, ja, esmu redzējusi, kā ar lāzeru tā ir, bet tad es sāku skatīties, ka šī līnija nav taisna. Nu, ar lāzeru viņš vienmēr būs taisnīgs. Bet viņš ir tāds tā kā liekta. Nu, te vēl mākonīši pa vidu, tur reizēm tā līnija pazūda, reizēm ne, un tad vienā brīdī es sapratu, ka tā līnija te tomēr ir, un viņa ir liekta. Un šis te punktiņš pulsē, reizēm viņš ir, nu, labāk redzams, reizēm viņš paliek vienkārši kā iebiezināta līnija kaut kādā konkrētā apgabalā. Un tad es pamanīju, ka tieši man virs galvas, kā saka, tieši augšā, nu, atliec galvu, tad ir vēl viens punktiņš, kas arī mirgo, zinu, interesanti. Nu, viņi kaut kā
Un tad vienā brīdī es sapratu, ka viņi veido kopēju līniju. Pie tam viņi tiešām bija gaiši zila, tādu, kā es viņu šeit attēloju. Nu, un tad tur arī šis punktiņš reizēm pazuda, reizēm parādījās, reizēm te aiz mākoņiem tā kā palika tik bals, ka gandrīz neredzēju šo līnijas daļu, reizēm parādījās, un tad bija kaut kāds interesants mirklis, kad no šī te punktiņa viņam parādījās aste kā no komētas, bet viņš stāvēja uz vietas, viņš nekur nepārvietojās, viņš tikai reizēm vairāk, reizēm mazāk pulsēja. Nu, te tas viss līkums, kā saka, tas līkums, jā, viņš nāca pret mani. Te viņš varbūt ir uzlīmēts slīpāk, no es arī tādu bildi fonā nevarēju piemeklēt, jā. Respektīvi, tas bija tālākais punkts, tas bija tieši virs manis, nu, labi, virs manis, jā. Tas jau nu būtu pārāk iedomīgi, ka es teiktu virs manis. Bet nu šie te punkti bija interesanti, un viņi bija redzami, nu, vismaz pusstundu. Es viņus redzēju kaut kur, es nezinu, laika posms tas bija no 7, 8 vakarā, kaut kur tajā posmā. Tad es viņus redzēju, un tad viņi jau kaut kur ap 9 bija pilnīgi un galīgi pazuduši. Tā kā tas arī bija kaut kāda interesanta dabas parādība, ko nu es piefiksēju, kā nu mācēju jums pastāstīju, varbūt, ka vēl kāds ir kaut ko tādu redzējis. Vēlreiz atkārtoju, ka tas nebija vakarā, jo vakarā bija mākonīši un lija. Bet tas bija aizvakar vakarā, kad bija, nu, salīdzinoši, jo es vēl skrēju skatīties, vai tiešām es redzu gaismas stabu. Bet tad es sapratu, ka es viņu redzu ieliektu. Nu, ja tas ir ar lāzeru, viņš nekādā veidā nebūs šādā veidā ieliekts. Kas tas bija? Neprasiet, nezinu. Tikai jums atstāstu faktu, ko es redzēju. Nu, tad, draugi mīļie, reiz pa reizei paceliet galvu uz augšu un paskatieties debesīs. Varbūt arī jūs kaut ko interesantu ieraugiet. Nu tā, skatāmies, ko mums tagad rāda mūsu grafiki un asociatīvās kartes šodien online. Un tā. Itālijas observatorija mājas lapa, skatāmies, ko mums rāda. Nu, tas vēl ir vakar. Vakars, ja precīzāk, nakts, 12:30 naktī pēc grafiku laika. To es jums tikko prezentācijā rādīju. Nu, ko liekam jaunu bildi iekšā? Nu, negaisa mākonīši kaut kur turpat. Sarkani punktiņi ir pa apakšu, te ir salīdzinoši gaiši, un te nu mums ir kaut kas izsmērēts un uzbāzts virsū filtrs, lai mēs tur neko neredzētu. Un te nu tie punktiņi, kā saka, nav nemaz tik maziņi. Te viņi arī ir interesanti. Nu, un te ir nevis kā liesmiņa, bet jau kā josla. Nu, tas ir kaut kas interesants. Nu, skatīsimies, kā tas dienas laikā izvērtīsies. Nu, te arī liekas, ka ir bijuši, bet nu tādi paši punktiņi, kā te līdz kaut kādiem 15, 20 herciem, vismaz, ko mums ļauj saskatīt. Ja? Ne jau pavelti, te viss ir palicis tumšs, lai mēs neko neredzētu, ja nu gadījumā šie skrien līdz vairākiem tūkstošiem sarkanēs. Bet nu šodien ir saulgrieži, būt var visādi. Es domāju, ka viņi arī tie, kas te atbild par grafikiem, ir, nu, kā saka, gatavībā, ka kaut kas var notikt. Nu, te arī mēs redzam, ka nav jau nemaz tik mierīgi.
te vēl 2 naktī kaut kas interesants ir bijis. Nu, un tad te tagad ap 10 arī kaut kas interesants. Ap 10, 8, 4, 6, 8, jā. Nu, tā kā te vakar te bija šodien, tad, draugi mīļie, kaut kādi interesanti procesi notiek. Ētna, vesela viena vibrācija, ko tu mums parādi, kāds tu esi malacis grafika. Nu, tas gan nozīmē, ka nekas nav mierīgi. Šādas aktivitātes. Un te tas parādās kā melnais caurums. Te mēs viņu kā melno caurumu neredzam. Nu, tā, draugi mīļi. Nu, ko vēl mums rādīs grafiki? Te ir kluss un mierīgs, nu te pāris vārgas līnijas, kas nu faktiski nav nekas. Tie ir pavisam mazie 2,5, 5 herci, arī viss ir pat ļoti kluss. Nu, te pāris līnijas šajā grafikā, nu nezinu, vai mums ir jāsaprot, ka patiešām kaut kas notiek vai kā. Bet te jau ir vairākas dienas. Tā ir vakardiena, aizvakardiena, viss ir kluss un mierīgs. Nekas nenotiek. Nu, te arī grafikā. Maz lietiņu līdz 1 hercam ir kaut kas sarkans, nu tad te līdz tālāk. Otrā daļa te augšējā. Tāpat kā jau vairākas dienas ir pilnīgi melna. Te arī viss šķiet, ka kluss un mierīgs, nu, ik pa laikam kaut ko foniņā parāda, bet, nu, jā, 3D matricā varbūt arī nekas īpaši nenotiek. Rāģītis, nu, te tā vietām tumšāks, gaišāks, nu, tumšāks nozīmē, ka sarkanais tajā brīdī ir noskrējis zem zilā. Nu, amplitūdiņas ir, tā kā te kaut kādas vārgas vibrācijas arī mums rāda. Nu, te grafiks arī kluss un mierīgs, neko nerāda. Un Kanādas grafiks joprojām stāv. Tā, nu skatāmies, kas notiek ar saulīti. Wow, saulīte M līmenī un smuki palikusies tikko. Nu, vismaz mums rāda, ka tas ir tikai M līmenis. Nu, ja te vakar aizvakar bija ārkārtīgi mierīgi, nu, tad te vairs tik mierīgi nav. Nu, kā saka, saulgriežu diena solīja mums, ka saulgriežos mums tiks sūtīta enerģija. Nu, viņa sāk nākt. Nu, te vēl viss ir jau no 3 naktī grafiks. Nu, gandrīz bez pārtraukumiem. Vakar 10 viņš tur izbeidzās. Nu, skatīsimies. Nu, te ir snīpītis bija dzeltens, bet viss pārējais zaļš. Te KP indeks arī ir ļoti mierīgs. Te joprojām ir 4. decembris. Nu, te no 10 līdz 1 ir bijis pārtraukums, un tad, nu, draugi mīļie, te gan kaut kas aiziet. Tur ļoti, tā ir apakšējā frekvence, kas šaujas augšā līdz grafika augšai un vēl bišķiņ, un te arī apakšējā. Augšējā bišķi mazāk, te citas krāsas arī mazāk reaģē, bet apakšējā te nu ir uzšāvusies. Nu, interesanti. Nu, un magnitūda ir. Tikpat vārga, kā mēs viņu vakar redzējām.
Nu, KP indeks. Vakar viens stabiņš bija dzeltens. Nu, iepriekšējā grafikā mēs redzējām, ka visi bija pārējie vakardien zaļi. Nu, te tāpat ir, te arī tāpat. Nu, te ir nobīd pa 3 stundām, tas zaļais, tas ir šis te. Nu, un te viss izskatās, ka šodien rīt varētu būt ļoti mierīgi. Un tad jau mums kaut kas no saulītes atnāks līdz zemē, kas nu no saulītes šodien, pa visu šodienu, pa nakti būs, tā teikt, atnācis. Šodien rīt, kā nu kurā zemeslodes daļā, kad nu tur tā saulgrieži iekrīt. Nu, un te KP indeks ir minimāls, te arī. Nu, un ar polārblāzmām nu, jā, nu te kaut kas mazlietiņ zeltenāks. Nu, nu, un te atkal, te ir polārblāzma, un te aizmugurē parādās, nu, kaut kāda, kā es saku, otrā līnija, ja, atspīdums. Nu, tā, draugi mīļie, saulīte, tā ir vēl vakardiena. Nu, tas ir šī rīta te uzliesmojums. Nu, un šis rīts M4,25. Nu, gandrīz pusīte līdz X, tā kā, nu, tas ir liels uzliesmojums. Tas nav tāpat vien. To mēs varam uzskatīt jau par lielu. Tā, saulīte. Nu, te ir vakardiena. Kā izskatījās CME, jeb protuberance, ja, kā saulītei tur staigā. Nu, es palikšu atkal lielo ekrānu. Tā te ir ļoti grūti redzēt. Nu, tā kā it kā bija mierīga saulīte vakar, un kā jūs redziet, visu laiku kustās. Visu laiku kaut kas notiek. Nu, te ir zemeslodes izmērs. Ja, vēlreiz palikšu. Nu, skatieties, cik reižu. Nu, tas it kā nekas pārsniedz zemeslodes izmērus. Tā kā, draugi mīļie, tas viss te notiekās. Tā, nu, un te nu mēs varam redzēt vakardienas vakaru šīs dienas rītu un paskatīties, kas notiek ar šo te M līmeņa saules uzliesmojumu. Nu, es gribētu teikt, ka viņš tā diezgan smuki mums sūta enerģijas un informāciju. Tā, Tomska. Ļoti mierīgi. Es vienkārši skatos, vai te neparādās, ka te ir atkal kaut kas ielīmēts, bet, nu tā, apgalvot šajā konkrētā gadījumā es to nevaru. Nu, kā jūs redziet, te ir vakar divreiz, aizvakar, un šodien tepat nav. Šie te 3 spicītes ir 10 herci, kas, protams, izsauc ļoti nopietnu smieklu lēkmi, ja, un viss pārējais te starp 4 un 6, un te vēl pat, nu, trīnieciņš gandrīz vai, ja,
Bet, draugi mīļie, tas jau vairs nav nopietni. Tā, nu skatāmies. Un šis grafiks mums nerāda jau vairākas dienas. Tas ir Sirds matemātikas institūta grafiks. Nu, kā es jums vienreiz jau parādīju, viņš aizgāja ciet, tā viņš tur joprojām nav atnācis vaļā, nu jau 3-4 dienas. Tā kā, nu tas arī liecina tikai to, ka procesi uz Zemes notiek, kosmosā notiek, un grafiku vienkārši palūdz aizvērt, lai mēs visas lielās vibrācijas neredzētu. Nu, un Anglija. Rāda kaut ko. Vau! Tā ir vakardiena. Ap 4 ir kaut kas bijis, un tad ir atkal pazudis. Nu, ko, draugi mīļie? Nu, tāda ir 3D matrica. Tā viņa te ar mums jokojās. Viss notiek. Nu, ko? Te rāda, ka ir 39 zemestrīces pēdējo 24 stundu laikā. Nu, te visi pārējie bumbulīši ir maziņi, nu, un te lielākais bumbulītis ir Peru. Un izskatās, ka tepat ir vairāki bumbulīši Peru. Nav tikai 6,2, ir vēl kaut kas. 4,7. Nu, starp abām Amerikām. Salvadora. Indonēzija. Ķīna 10 kilometru dziļumā, Japāna, Čīle 4,5, turpat blakus Peru 6,2 Peru, četri 4,8 Sandwich salu rajons un vēlreiz 4,8 turpat. Nu tā, draugi mīļie, tā kā te ir interesantākais ir Peru. Tā, te es skatījos Pavaju salas vakar. Nu, te ir Peru. Andu kalni 6,2. Nu, un tad te ir strīpā jau vairākas. Te ir 4,4 magnitūdas, nu, un te ir bišķi jau tālāk. Nu, un te ir Pavaju salas. Nu, te ir vulkāni, te varētu būt, te viss notiek, tā ir tā pati saliņa. Nu, te ap šo salu pagaidām nekāda kustība nenotiek. Nu, tā, draugi mīļie, arī tas ir rādītājs. Nu, tā ir mana informācija par to, kas bija vakar. Sekojam līdzi, kas būs šodien, kas notiksies, kādas jūs parādības, varbūt, ka redzēsiet dabā. Tas viss tā var būt. Saulgriežu laiks, ne tikai brīnumi notiek, bet notiek arī paredzētas darbības, ko paredz. Es ceru, ka tikai gaišie spēki, vai vismaz gaišie spēki ir uz vakts, lai tumšie spēki neko neizdarītu. Nu tā, draugi mīļie, lai tumšajiem spēkiem grūtāk, smaids sejā un gaišas domas, un viņi mums neko nevarēs palīdzēt. Atā!